pielicis, kad... Uztaisīt. Čau visiem, Endijs no Termo.lv atkal jūsu ekrānos, un šodien gribu parunāt par gaisa siltumsūkņiem. Tuvojas rudens, tuvojas ziema, šī kļūst arvien aktuālāka tēma, un ir gan daudz jautājumu no jums visiem, tātad par atšķirībām, kāda ir gaisa siltumsūkņi, kādas tiem ir atšķirības. Tad galvenā tēma, ko es šodien gribu parunāt, ir tātad multisplit izpildījums, kur ir viens āra bloks, vairāk iekšas bloki, vai single split izpildījums, tātad, kur ir katram iekšas blokam ir savs āra bloks. Ir vairākas lietas, ko apsvērt. Bieži vien cilvēki prasa, vai ir tātad multisplit izpildījumā gaisa siltumsūkņi, tāda ātrā atbilde ir jā, ir. Tomēr ir vairākas lietas, kas ir jāņem vērā, ja mēs izvērtējam tātad atšķirības starp multisplit un single split siltumsūkņiem. Tātad, ja mēs runājam par cenu, parasti visiem liekas, ka šī būs lētāka versija, jo ir tikai viens āra bloks, tur ir 3 āra bloki, tātad it kā šķietam loģiski šis būtu lētāks, bet dzīvē tā parasti nav. Šī cena ir ļoti līdzīga šajos gadījumos, tāpēc, ka pirmkārt viens liels āra bloks būs dārgāks nekā mazs āra bloks, un bieži vien, principā viens liels āra bloks maksā tikpat, cik 3 mazāki āra bloki. Tā būtu punkts 1. Punkts 2 jāreikinās ar to, ka montējot siltumsūkni, šajā izpildījumā, kur ir 3 āra bloki, mēs āra bloku varam nolikt tuvu iekšas blokam, tas nozīmē ir mazāks attālums starp šiem blokiem, mazāk materiāli, vieglāk un ātrāk montāža, kur atkal multisplit gadījumā parasti āra bloks ir, piemēram, viens no blokiem ir tuvu āra blokam, bet pārējie bloki jau ir tālāk, 10 metrus, dažreiz pat 11 metrus, kas nozīmē, uzreiz ir sarežģītāka montāža, iekšas bloks ir tālāk, nereti jāpild papildus freona gāzi, tad tas viss pieliek pie montāžas izmaksām, un gala beigās šis cipars patiesībā ir ļoti līdzīgs šajos abos variantos. Tas būtu punkts 1. Punkts 2 ir efektivitāte. Efektivitāte gandrīz vienmēr būs labāka single split izpildījumā, tāpēc, ka kompresors ir mazāks un šie kompresori ir efektīvāki. Multisplit izpildījumā ir lielāks āra bloks, kas nozīmē efektivitāte būs zemāka. Konkrētajā gadījumā paņēmu vienu no premium ražotāju iekārtām, salīdzināju, kā izskatās multisplit izpildījumā, kā izskatās single split izpildījumā. Principā 3 single split āra bloki būs 18% efektīvāki nekā viens lielais multisplit bloks. Tātad 20%, 18-20% nav maz. Tātad tā ir vēl viena lieta, par ko atcerēties. Tālāk par vizuālo. Bieži vien negribās tos 3 āra blokus pie sienas kaut kur karināt. Jā, saprotami, dažreiz arī tas nav iespējams, ja tā ir kaut kāda māja pilsētā, kuras fasādes pusi. Bet jāatcerās arī, ka šim variantam ir savi mīnusi. Teiksim, šie penāļi, šis savienojums, kas iet parasti kaut kur gar telpām, gar sienu, gar augšu, kas nozīmē arī, ka ir penāļi telpas iekšpusē, kas pie sienas, vai glīti vai neglīti, tas jums jāspriež pašiem, bet principā ir redzami, tā kā arī šajā gadījumā nereti var uzmontēt tā, ka iekšas blokam nav nekāda penāļa, plasmas apkārt ir tikai skaists iekšas bloks, un tad penāls, ja kaut kāds vai caurulis iet pārpus līdz āra blokam, tad šajā gadījumā visbiežāk pa telpas iekšpus ies arī plasmas penāļi. Tā kā tā ir arī izskata ziņā lieta, kas jāņem vērā. Un 4. lieta par darbību runājot, tātad pirmkārt viens liels āra bloks būs skaļāks nekā katrs no tiem mazajiem āra blokiem, tas būtu punkts 1. Punkts 2, ja nākotnē kaut kas atgadās ar iekārtu, nezinu, pēc 10 gadiem kaut kas saplīst, tad saplīstot, teiksim, vienam āra blokam, jums apstājas visa sistēma. Saplīstot, teiksim, vienam maziem iekšas blokam, jums joprojām ir 2 citas iekārtas, kuras var turpināt darboties. Tā kā tādā ziņā tas pat ir mazliet drošāk nekā viens liels āra bloks. Un bija vēl viens punkts, kur es aizmirstu, pašpikošu. Un vēl viens aspekts, kas jāņem vērā par darbību runājot, ir atkausēšanās. Tātad siltumsūknis sildot jūsu māju ik pa laikam, jebkurā gadījumā atkausējās, jo āra bloks aizsalst ziemā, viņam nepieciešama šī atkausēšanās. Ja ir viens āra bloks, tātad atkausēšanās laikā, neviens no iekšas blokiem nepūtīs jums siltu gaisu. Ja āra bloki ir vairāki, tie atkausēsies katrs savā laikā visbiežāk, un tātad, ja viens atkausējās, 2 citi turpina joprojām dot siltumu, atkal pēc tam atkausējas kāds cits, atkal joprojām pārējie 2 turpina dot siltumu. Tā kā tāds mans subjektīvais viedoklis, ka patiesībā mūsu klimatiskajos apstākļos iedzīgāks risinājums ir šie single split varianti, uzliekam 2, teiksim, neatkarīgus siltumsūkņus. Tomēr ir kaut kādas reizes, kad
kad ir vienkārši neiespējami uzlikt vairākus ārā blokus, vai kad ērtāk tomēr ir uzlikt šo multisplit risinājumu. Tā kā, bet tas svarīgākais tas, ka katrs tas objekts ir individuāli jāizvērtē, tāpēc mums ir svarīgi, lai jūs mums atsūtat telpu plānus, kaut kāda cita informācija par to dzīvokli, tad mēs vienmēr varam apskatīties un ieteikt jūsu gadījumā, kas būs foršāk, lētāk, vienkāršāk. Un tad jūs arī varat pieņemt to lēmumu, vai iet uz multisplit risinājumu, vai iet uz single split risinājumu. Tā kā, un svarīgi piebilst, šeit ir runa galvenokārt tieši par sildīšanu un par gaisa siltums un kā par apkuri. Ja tas ir kondicionieris, tad tur tas stāsts atkal ir pavisam savādāks. Un tad tas multisplit izpildījums ir ļoti ok bieži vien. Bet tieši par apkuru runājot par apsildu -15, -20, -25 grādos, tātad, manuprāt, tas single split risinājums ir iedzīgāks risinājums mūsu kliniskiem apstākļiem. Tā kā kaut kā tā, zvaniet, rakstiet, varēsim piemeklēt tieši jums vajadzīgo un skatieties pārējos video un subscribojiet un laikojiet un dariet visu, ko vajag. Paldies!